Laipni lūgta meistarklasē. Meistarklasē dzīvo, plāno, dari sievišķajā enerģijā. Pasaulē, kas ir balstīta vīrišķajā produktivitātē. Es ļoti priecājos, ka tu šeit esi. Šodien mums ir ļoti interesanta aizraujoša tēma. Mēs paskatīsimies, kā savienot plānošanu, produktivitāti un sievišķo enerģiju tā, kā to nedara vairums sistēma. Nevis caur vairāk darīšanu, nevis caur vienkārši sievišķo būšanu, bet caur ļoti skaidru atslēgu, kā patiesībā strādā tavs ķermenis. Kādas sievišķās kvalitātes tev sevi ir jāaktivizē, lai tu būtu efektīvi produktīvajā pasaulē caur sievišķo enerģiju? Un lai tu virzītos pretī saviem mērķiem nevis caur gribas spēku, nevis caur piespiešanos, bet caur vieglumu un uzticēšanos sev. Un šodienas meistarklase ir tiešām piesātināta. Šīs meistarklases laikā tu iegūsi izpratni, kāpēc klasiskā plānošana un to-do saraksti bieži nestrādā priekš tevis, nestrādā priekš tavas nervu sistēmas un patiesībā neved tevi uz tavu rezultātu, vai ne? Kas ir sievišķā produktivitāte? Tā tiešām atšķiras no vīrišķās produktivitātes, un kāpēc sievišķā produktivitāte ir efektīvāka bez piespiešanās? Kādas ir dominējošās četras enerģijas visā visumā? Tas ir pamats visam visumam dzīvei, tam, kā darbojas tavs ķermenis. Un mēs izzināsim, kā to izmantot plānošanā un darīšanā. Tu norientēsies, kādā enerģijas sezonā esi tu pati un tavs projekts vai tavs mērķis. Mēs ļoti dziļi tūlīt iesim iekšā, kas ir enerģijas sezonas. Tu iemācīsies, kā atšķirt, kad darīt, kad nedarīt, ko darīt, kurā enerģijas sezonā, kad ir laiks iepauzēt, kad ir laiks atlaist, integrēt un tā tālāk. Ļoti konkrētas prasmes, tu iepazīsi četras produktivitātes fāzes, ne tikai ierasto darīt režīmu, tu uzzināsi, kā trenēt prasmi, lasīt dzīves plūsmu un signālus, un tu iemācīsies noturēt fokusu uz savu vēlmi. Tas ir tik svarīgi. Mēs bieži vien izvirzam savu vēlmi, un ir enerģija, vilkme darīt to 2, 3 nedēļas, un pēc tam kaut kad tas pazūd. Šeit tu iemācīsies, kā noturēt fokusu, kā to ne tikai nepazaudēt, bet iegūt ar vien vairāk un vairāk enerģiju, virzīties uz priekšu, pretī tam, ko tu vēlēsies, nevis kā citi grib. Un tad mēs paskatīsimies, kā to visu praksē iedzīvināt dzīvē, kā plānot saskaņā ar tavu enerģiju, nevis pret to. Un, ja tev ir apnicis atkal un atkal sākt vienu un to pašu plānu no jauna, tu esi īstajā vietā. Ja tev šķiet, ka tavs enerģijas līmenis un fokus ir neprognozējami, kādu dienu tu vari izdarīt nedēļas darbu un kādu dienu tev vienkārši nekas nenotiek, tu esi īstajā vietā. Ja tu esi mēģinājis plānotājs, kalendārus, produktivitātes metodas, bet nekas īsti nav strādājis, tu esi intuitīva, jūtīga vai viegli pārstimulējama un jūti, ka klasiskās sistēmas tevi izsmeļ, arī šeit ir īstā vieta, kur tev būs atbildes. Un ja tu zini, ka tu esi radīts kaut kam lielākam, bet tavu nervu sistēmu, tavu būtību nevelk, nesadarbojas ar klasisko to-do sarakstu, vai tu jūti, ka tev neder šis te push, hustle, bro biznes, kur davai močījam, ejam, daram, nav tavu pieeja, un tu meklē veidus, kā darīt saskaņā ar sevi. Te tev būs atbildes. Te ir īstā vieta, kur tev tagad būtu nākošo stundu. Un pirms mēs ejam dziļāk, man ir tev ļoti, ļoti būtisks jautājums. Vai tu atceries to brīdi savā dzīvē, kad tev kļuva skaidrs, ka tavs aicinājums ir jēgpilni ietekmēt citu cilvēku dzīves, ka tev ir savas vēlmes, kuras tu nerealizē? Kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Kad bija tas brīdis? Vai tas bija pirms mēneša, vai tas bija pirms gada, vai tas bija pirms 5 gadiem, 10 gadiem? Tavs vērtīgākais resurs, kas tev ir tavs laiks. Un kad runa ir par šiem te drosmīgajiem lēmumiem, lielām izvēlēm, par to,
kādu dzīvi tu rādi un kā tu gribi izpausties pasaulē, ir ļoti, ļoti viegli pazaudēt mēnešus, gadus, pat 10 gadus, domājot par to, nevis darot. Un mans nodoms šodien ir tev iedot jaunu plānošanas sistēmu, kas tevi iedvesmo sākt rīkoties, lai tu vairs neizšķērtētu ne sekundi no sava visvērtīgākā resursa, kas ir tavs laiks, un sāktu iet pretī tam, ko tu patiesībā vēlies. Un man ir jautājums, vai tev ir šis pazīstams? Tu uztaisi plānu. Tu jūties labi par to, ka tev jau ir plāns, ka tev ir skaidri mērķi, uz ko iet, tev ir uzliesmojums enerģijā, ir tā teksme darboties, tu mēģini tam sekot, bet pēc kāda momenta nokrīt enerģija. Iestājas dažādi dzīves apstākļi, kas novirza no ceļa, beidzas enerģija, vairs nav tā aizrautība darīt, tu sabrūc, piedzīvo visas sajūtas par neizdošanos, kā es tāda, kā man nesanāca, redz, kā tu nevari. Un pazūd enerģija un motivācija savu skaisto mērķi iet un realizēt. Un plus tu vēl jūti kaunu par to, ka tev nesanāca, ka tu gāji un tev nesanāca. Un tad ir restarts. Tu nedaudz tā kā aizmirsties par to, ja pakaļ kaut kādā vecajā dzīvē, kaut kad par šo mērķi atceries, mēģini vēlreiz, bet notiek atkal šis pats cikls, ka īsti neizdodas aizvest līdz galam tās lielās lietas, kur patiešām ir kaut kas tāds, ko tu savā dzīvē gribi piedzīvot. Un es tev gribu pateikt ļoti būtisku lietu. Problēma nav tavā spējā plānot, problēma nav tavā gribas spēkā vai motivācijā. Patiesā problēma ir tajā, ka tu dzīvo un plāno pēc lineāras sistēmas, nevis cikliskas. Lineāra sistēma ir sistēma, kas pieņem, un tā strādā vispār lielākā daļa plānotāju, ieradumu sistēmas un produktivitātes metodes. Viņa strādā balstoties uz pieņēmumu, ka tev katru dienu ir vienāds enerģijas līmenis, ka tavs fokus ir nemainīgs, ka tavs noskaņojums ir stabils, tava nervu sistēma ir neitrālā stāvoklī, visu laiku ir ok, un tava kapacitāte nekad nemainās. Tu vienmēr vari izdarīt to pašu apjomu, ko vakar, to rīt, to parīt. Cikliskā sistēma, cikliskā plānošanas sistēma pieņem, viņa ir balstīta uz to, kā patiesībā strādā tavs ķermenis un enerģija. Tava gatavība rīkoties, enerģijas raksturs, noskaņojums ietekmē ķermeņa un dabas cikli. Ķermeņa cikli ir miega un nodoma ritms, hormonālais cikls, nervu sistēmas stāvoklis, neirotransmiteru līdzsvars, dopamīns, serotīns, kortizols, tu noteikti zini visus šos te hormonus. Tavu gatavību rīkoties, enerģijas raksturu un noskaņojumu ietekmē dabas cikli, ietekmē mēnesi cikls un fāzes, ietekmē tas, cik daudz ir dienā apgaismojums, diena, nakts, ziema, vasara, un ietekmē sezonalitāte. To visu cikliskā sezonalitāte un plānošana ņem vērā. Un tavs ķermenis ir ciklisks. Vai ne? Ja mēs paskatāmies uz visu to, ko ietekmē šie te hormoni, miega un nodomu ritms, hormonālais cikls, produktivitātes cikls, nervu sistēmas stāvoklis, tavs ķermenis ir ciklisks. Tu noteikti zini, ka tev atkārtojas cikliski kaut kas katru mēnesi. Un problēma ir tajā, ka tu izmanto lineārus instrumentus, lineāro plānošanu ar ciklisku ķermeni. Cikliskums ir enerģija, ir spēks, kas ir visā visuma pamatā. Vispazīstamākais cikls visā visumā ir dzīvības un nāves cikls, vai ne? Tu zini, vienmēr kaut kas piedzimst un nomirst. Izplešanās, saraušanās, kosmos vienmēr ir izplešas vai saraujas. Visam ir sākums un beigas, saule uzlec un noriet. Visam ir sākums un beigas. Dabā mēs to redzam caur
Sezonalitāte. Pavasarī viss dzimst. Vasarā viss plaukst, ir pilnbriets, ir šis te kaifīgā sajūta dzīves. Rudenī mums vērš enerģija uz iekšu, mēs visu atlaižam, augļi tiek novākti, un ziemā viss atpūšas. Liekas, ka nekas nenotiek. Tas ir cikls, kas notiek visā visumā, visu laiku, šīs te sezonalitātes. Un šis pats cikls dzīvo arī tevī. Tavs ķermenis, tava sirds, tava dzīve, viņam visam cauri vijas viens ritms. Un viens ritms ir saistīts ar šiem te 4 dzīvības spēkiem. Tās ir tās enerģijas sezonas. Katra debes puses virziens, katrs gada laiks, mēnesis fāze, viņi nes noteiktu enerģiju, stihiju, dzīves posmu. Kad sieviete sāk apzināties šo spēku sevī, viņa atgriež līdzsvarā ar dabu, savu ķermeni un savu dzīves ceļu. Šis ir fundaments visam cikliskumam. Un tas, ko es tālāk parādīšu, tas mainīs forever tavu izpratni par to, kā dzīvē viss notiek cikliski, kā lineārā pasaule dar vai nedar tev. Šis nenormāli fundamentāli mainīs, un tu vairs nevarēsi savādāk redzēt dzīvi. Kā es minēju, ir šīs 4 dzīvības spēki visā visumā. Viņam ir tā kā mums ļoti pazīstamas lietas. Tas ir zeme, tas ir gaiss, uguns, ūdens, tās ir enerģijas kvalitātes, kas caurvīs visur. Zeme, arhetips ir sargātāji. Šis ir ziemas laiks, kad viss atpūšas, kad ir laiks pārdomām, kad ir laiks būt ar sevi. Tas ir laiks, kad ir zems enerģijas līmenis. Tas ir laiks, kad ir laiks atjaunoties, kad ir iekšējs klusums. Ir gaiss, tas ir pavasara laiks. Arhetips ir stratēģe. Tas nozīmē, ka šis laiks ir jaunam sākumam, ideju uzplaukumam. Tu zini, kā pavasarī viss pamazām mostas, viss ir tāds svaigs, jauns, sāk pieaugt enerģija, parādās radošums un kustība pasaulē, vai ne? Tāpat arī tevī. Uguns, vasara, tas ir radīšanas laiks. Tas ir arhetips radītāji, kad viss ir redzams, pilnbrieds, izpausme. Šeit enerģija ir visspēcīgākā. Te mēs gribam komunicēt, tikties ar draugiem, ir vēlme būt aktīvai, atvērtai, iet uz āru enerģiju. Un tad ir ūdens, kas ir rudens. Un arhetips ir viedā. Šis ir tēma par to, ka ir laiks pabeigt, iesākt to, sakārtot, kad ir laiks vērst uzmanību uz iekšu. Un kad ir šis jautājums, kas strādājas manā dzīvē, kas nē, uz ko man tālāk fokusēties, no kā ir laiks atbrīvoties. Ražas laiks, kad tu vasarā visu izdarīto, saņem tagad augļus, un tu redzi, kas strādā, kas nē. Šeit es gribu parādīt tev, cik ļoti šis cikliskums caurvīs cauri. Mēs varam sākt ar šo kad dienā, ja mēs paskatāmies 6 no rīta, ir tas pats, kas tavā sievietes ciklā folklorā fāze. Tas ir pēc mēneša reizēm uzreiz fāze, kad sāk pieaugt enerģija. Tas ir tas pats, kas tavā dzīvē gadi no 0 līdz 25, kad tu iepazīsti pasauli, kas tu esi šajā pasaulē. Tas ir augoša mēneša enerģija, tas ir pavasars, tas ir austrumi, tas ir gaiss, tas ir laiks jaunām idejām, vēlmei un kustībai, enerģija sāk iet uz āru. Tād ir šis kvadrants, šis sezonālā enerģija, kas ir pusdienas laiks, ovulācija, kas ir vasara, kas ir tavi dzīves gadi 25, 46, kas ir visaktīvākais tavs dzīves periods. Šajā laikā tu ej un realizē sevi. Tas ir radīšanas periods, kad tu radi bērnus, radi biznesu, ej un esi redzama pasaulē. Šis ir
pilnmēnesis laiks, šī ir vasara, pilnbriedz. Tas ir uguns enerģija, tas ir radītājs arhetips, un šis ir izpausmes, redzamības un spēcīgas enerģijas kvadrants. Sezonālā enerģijas sezona ir šī te uguns enerģija vasara. Un pēc vasaras nāk rudens. Rudens ir vakars. Tad, kad ir mazāka enerģija, tad, kad gribas vairāk pabūt ar sevi, tā ir tā luteālā fāze, kad enerģiski gribas vairāk mazāk komunicēt ar citiem. Tas ir laiks, kad tavā dzīvē, tas ir vecums no 45 līdz 65 gadi, kad daudz sievietes piedzīvo menopauzi, kad sākas šī izpratne, un ko mēs ļoti bieži dzirdam, ka pēc 40 pēkšņi es atļauju sev būt. Es atļauju vairs nebūt tā sieviete, kas pakļaujas kaut kādam dzīves standartiem, bet es sāku saprast, kas man strādā, kas nē. Tā ir dilstoša mēnesi enerģija, rudens, rietumi. Tas ir ūdens stihija, kad ir laiks pabeigt, sakārtot, atlaist, šeit enerģija sāk vērsties uz iekšu. Un tad ir ziema. Ziema, kas ir pusnakts, kad nekas nenotiek, vai ne? It kā nekas nenotiek tavā dzīvē, bet tavs ķermenis reģenerējas. Viņam ir vajadzīgs kvalitatīvs miegs, lai reģenerētos, un tu būtu gatava dienai, tu būtu gatava pavasarim, tu būtu gatava vasarai, pilnbriedai, aktivitātei, rīcībai. Šis ir menstruācijas laiks, kad enerģija ir ļoti uz iekšu, klusums, neko īsti negribas darīt, gribas par sevi parūpēties, būt gādīgai pret sevi. Šis ir vecums tavā dzīvē no 65 līdz 86, kad ir ieslēdzies viss dziļākais viedums, kad tu esi izpratusi, kas ir dzīve, kas ir dzīves būtība. Un tev ir tāds kluss miers un tāda zinātība par dzīvi, vai ne? Šī ir jaunmēnesis enerģija, kad nekas īsti nenotiek. Kad mēnesis praktiski nav redzams, neredzamība, nezināmais. Šī ir ziema, kad it kā tu skaties pa logu un nekas nav redzams, nekas nenotiek, ir kaili, koki, klusums, miers. Pēc zem zemes viss reģenerējas. Tas ir vajadzīgs laiks, lai pavasaris atkal varētu uzplaukt. Debespuses ziemeļ šī enerģija, kad ir laiks atpūtai, klusumam, un enerģija ir ļoti, ļoti uz iekšu vērsta. Šī ir 4 enerģijas sezonas raksturi, kas iet cauri, kā tu redzi, no dienas laika līdz dzīves fāzēm, līdz stihijām, visā visumā, sezonām un tā tālāk. Šis te cikliskums, šīs te 4 enerģijas caurvīs visam cauri. Un kad mēs viņu sākam iepazīt pasaulē, iepazīt sevī, viss mainas. Tas ir amazing. Paskatāmies, kā izskatās šī enerģija, tad, kad viņām ir tā kā vilnis redzams, ja? Kā ir jaunmēnesis, ja? Jauns mēnesis sākas, ir tukšs mēnesis, mēnesis nav redzams. Enerģija ir ļoti zema, un tad pamazām enerģija aug, un ja mēs paskatāmies šeit lejā šos te kvadrantus, kā ziema ir šī te jīna enerģija, šī ir vismazāk patīkamā, atzītā sezona pasaulē. Šis liekas vismazāk produktīvais laiks. Šis ir laiks, kad liekas, nekas nenotiek, es nevaru neko nedarīt, man ir jādara, savādāk man nav vērtība. Bet viņi ir daļa no sezona. Mums ir jāiemācās izmantot šo sezonu kā vērtīgu laiku, darīt to, kas šai sezonai ir piemērots. Mums ir enerģijas pilnbriedz, kad ir šī te vasara, kad ir visvairāk janga enerģija, vīrišķā, kad ir darīšanas enerģija, iet uz āru, rīkoties, būt redzamai, ja? Un atkal pamazām vilnis iet uz leju, kad mēnesis savā ritmā noslēdzas, enerģija kļūst atkal mazāk, un atkal šis cikls atkārtojas. Un tā mēs varam skatīties uz šo ciklu kā uz visu dzīvi. Piemēram, ir šis te vecums, nāve, 65 plus, kad enerģija ir vismazāk, jā.
Un, ja mēs skatāmies šo te enerģiju no piedzimšanas mirkļa līdz pilnbriedam, šis ir laiks, kad ir visvairāk enerģija sevi realizēt pasaulē, kad tu iepazīsti jaunus bērnus, viņam ir tik daudz enerģija. Tad, kad tu esi savā pilnbriedu vecumā, tev ir enerģija rīkoties, tu ņem kredītus mājokļiem, tu radi bērnus, tu radi biznesus, viss šajā laikā ir būv, ja? Un tad ir šis te laiks, kad tu jau plūc augļus no tā, ko tu esi radījis savā produktīvajā laikā, kad ir izveidojušās varbūt naudas plūsmas, kas nes tev naudu, kad ir skaidrība par mājokli un tā tālāk. Bet šis cikls, šis vilnis, ja, viņš ir cik spēcīgs dienas laikā, viņš ir tas pats, kas viņš ir gada laikā, viņš ir tas pats, kas ir mēneša laikā, viņš ir tas pats, kas visā tavā dzīves laikā. Tas cikliskums visur atkārtojas pēc viena enerģijas imprinta. Sievišķā produktivitāte ir sezonāla. Ja mēs paskatāmies šīs te enerģijas sezonām, viņas ir tavs iekšējais kompass. Sabiedrībā ir ļoti atzīts vīrišķās enerģijas sezonas. Pavasaris, kad ir tāda yin-yang enerģija, kad tu tā kā staro, ir jaunība, ir šis te vecums, kad nu, tu esi savā pilnbriedā skaistajā. Ir vasara, kad tu dari, rīkojies, tev ir enerģija, tev ir rezultāti, ja? Un ir ļoti sezonas, kas ir maz preizotas, tā kā, kurām ir vērtība sabiedrībā, ir šīs tas sievišķās enerģijas sezonas patiesībā. Rudens, kad ir sāk enerģija vērsties uz iekšu, kad nav vairs tik daudz šī te darīšana, bet ir šī te izziņa, kas man strādā, kas nē. Ja nav šī sezona, mēs vienkārši močījam uz priekšu, neapzinoties, kas strādā, kas nē. Ziema, kad patiesībā mēs sakonektējamies ar klusumu, kad mēs iemācāmies būt ar nezināmo, kad mēs jūtamies ok, ka nekas nenotiek, bet zinām, ka patiesībā šī tā ir most amazing sezona sievišķajā enerģijā, no kuras plaukst patiesība dziļākā vēlme, ko mēs gribam realizēt un darīt, nevis ko mums sabiedrība saka darīt. Caur šīm sezonām, kad mēs viņas iemācāmies preizot, cienīt, redzēt viņas vērtību un izmantot, rodas šī te plūsma, dziļums un jauda. Es pastīšos, kas man te notiekās. Okay. Ejam tālāk. Un tad ir šīs te produktivitātes fāzes, ja, ko tu jau nojaut droši vien, ja, ka katrai enerģijas sezonai ir atbilstošas produktivitātes fāzes. Sievišķā enerģija, kas ir ļoti mulsinoša, viņa saka, lean back, neko nedara, tā ir būšana. Nē. Ir brīži, jā, kas aicina ieklausīšanos, vērošanu, integrāciju. Un ir brīži, kad dabiski gribas darīt, radīt, virzīties uz priekšu. Un saprotot šīs produktivitātes fāzes, tu zini, ko darīt, kad darīt un ko nedarīt, lai nezaudētu enerģiju, lai izmantotu katru produktivitātes fāzi, kam tā ir paredzēta. Lai nebūtu tā, ka mēs spiežam sev ziemā rīkoties, kad patiesībā ir laiks vērst uzmanību uz iekšu, kas šobrīd dzimst nākamais manī un tā tālāk, ja? Jo patiesībā realitātē tu to piedzīvo, ka tev nav enerģija, tu neko negribi darīt. Un tā vietā, lai nīkuļot pie datora un neko nedarītu un ķipā imitētu darbošanos, tu sāc izmantot šo te produktivitātes fāzi, kam viņa patiesībā ir vajadzīga, kam viņa ir paredzēta. Ja mēs paskatāmies uz šīm te produktivitātes fāzēm, izveidos ļoti skaidra sistēma, cikls, kā viņa vienu otru papildina. Ir šī iekšējā produktivitāte, ziema, kad ir laiks domāt, sajust, apzināties, kad ir ideju sēklas, kad ir plānošana, nevis izpilde, ja? Kad ir šī enerģija uz iekšu,
Tad ir radošā produktivitāte, kad ir pavasaris, kad gribas sākt kaut ko kustināt, kad ir izziņa, es gribu izzināt, kā es gribu, kas man sanāk, kad ir stratēģiskā, struktūrētā radīšana, kad ir mācīšanās, kad ir šī te, tā kā, aktivizācija, kas varētu būt nākamais, kas ir nākamie virzieni. Un tad ir redzamības produktivitāte. Vasara šī ir tā produktivitāte, ko visi grib visu laiku, lineāri. Kalendārā ir paredzēts, ka tev visu laiku ir redzamā produktivitāte. Darīšana, komunikācija, izpausme, močīšana, nodošana pasaulē to, kas ir radies no dziļuma ziemā, kam ir bijis laiks pavasarī izzināt, kā tas caur mani grib izpausties. Un tālāk ir redzamības fāze, redzamības produktivitāte, ka tu ej un dari to, kas nāca no tevis iekšā. Un tad ir fāze integrēšanas produktivitāte, kad ir laiks pabeigt iesākto, kad ir sakārtošana, kad ir atlaišana, kad ir atskatīšanās un mācīšanās, kas strādā, kas nē, šī ir analīzes fāze. Bieži vien citreiz mēs iestrēgstam, kas ar mani nav kārtībā, kas nestrādā, ja? Un tas ir ļoti labs jautājums, bet viņam ir savs laiks, viņam ir rudens laiks, kad tu iemācies saprast, ja tas jautājums ir, tad paskatīties, kas tad ir laiks, kam ir laiks aiziet, ja? Viņa ir ļoti būtiska fāze, bet citreiz mēs viņā iestrēgstam. Un ir šīs 4 produktivitātes fāzes. Tad, kad tu saproti, kurā enerģijas fāzē esi, tu saproti, kuras darbības visvairāk ir atbilstošas šai enerģijas fāzei. Un arī taviem mērķiem, biznesam, attiecībām, vēlmēm, viņām arī ir enerģijas sezonas. Viņas tāpatās pastāv šajā sezonā. Lineārā domāšana māca, ja vairs nav drives, kaut kas nav kārtībā. Cikliskā pieeja māca, ka driva maiņa nozīmē sezonas maiņa, un ka ne katrs posms ir šis te drives un radīšana un spīdēšana, bet ir arī domāšanas, integrācijas un noslēguma sezonas. Un ir jāsaprot, kurā fāzē šobrīd, piemēram, ir tavs projekts, tavs bizness, tavas attiecības. Tad, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, piemēram, attiecībās, ir kaut kāds iestājies atsisums, ir vēsums pret otru, iespējams, jums ir ziemas sezona, un apzinoties, mēs esam ziemas sezonā, tu saproti, vai nu tas ir bišķiņi iestrēdzis ziemas sezonu, tad kaut ko dari, lai virzītos uz priekšu un pāriet jaunajā ciklā. Bet tu apzinājies, ok, mums attiecībām ir ziemas sezona, ir laiks ieskatīties dziļāk, kas no šī visa vēlas tālāk cimt, jā. Un tad, kad tu ļauj, nevis tā kā, viss ir sūdīgi, aptuveni attiecībās, bet tu saproti, ir ziema, un pēc tam sekos pavasaris, tu saproti, ka ir iestājies kaut kāds cikls tavās attiecībās, tas pats biznesā. Kaut kas vairs nestrādā tā, kā gribas, vairs nav interesanti. Varbūt ir laiks skatīties, kāda formāta biznesu tu gribi atlaist, un varbūt tu gribi jaunu formātu ieviest, varbūt tu gribi jaunu virzienu darīt. Bet redzēt, ka arī viņam ir kaut kāda sezonalitāte. Tad, kad tu to sezonalitāti iemācies, tu sāc redzēt, ka viss ir sezonāls. Un tu sāc identificēt, kurā sezonā ir tavi mērķi, tavas dzīves sastāvdaļas svarīgākās. Un atbilstoši tam arī ir rīcība, šīs te produktivitātes fāzes. Un sievišķā produktivitāte ir šī te tavas enerģijas sezonas apziņa, projekta sezonas apziņa un produktivitātes fāzes apziņa, ka tu šīs lietas savieno kopā. Sievišķā produktivitāte rodas tad, kad tu vienlaicīgi apzinies visas šīs lietas. Un kad šīs 3 lietas satiekas, tad tā plānošana vairs nav cīņa. Tā kļūst par saskaņotu kustību dzīves plūsmā ar vieglumu, ar enerģijas jaudu pavisam citu, jo tu esi katram ciklam devusi to integrity, to cieņu, ka šis cikls ir tam paredzēts. Paskatīsimies uz katru šo ciklu, sezonu atsevišķi. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi tā sajust, un šī ir tā kā tas know-how, ko tu
Vienkārši printa fočē ekrāns un pēc tam skaties, kur dzīvē tev tas izpaužas. Tad ziema ir atpūta, klusums un iekšējā atjaunošanās sezona. Šeit ķermenis atjaunojas. Un tas ir tik svarīgi, ka mēs dodam šo te pašaprūpi ķermenim. Šī sezona ir ļoti saistīta ar klusumu, kas mums ļoti baida, ka nekas nenotiek. Tā ir telpa patiesībā, kad sevi sadzirdēt, sadzirdēt dzīves norādes, kas grib tālāk no manis nākt. Nedarīšana. Šī sezona ir par to, ka tu vairāk esi, ka tu ļauj sev aktīvi vērot, kas notiekās tavā dzīvē, tavā būtībā, nevis darīšana. Šeit ir šī sezona māca uzticēties nezināmajam, ka ir ok, ka nekas nenotiek, ka kaut kas šobrīd nav pilngriedā kustībā, un ka ne visu var zināt un kontrolēt. Šī ir izteikta sezona rūpēties par sevi, par siltumu, par drošību, par sazemēšanos. Šī ir par pieņemšanu sezonu, būt ar to, kas ir, nemēģināt to labot, sajust to, kas ir. Šī sezona ir sievišķā pirmsākuma tukšums. Tā ir vieta, kur vēl nekas nenotiek, bet tā pašā laikā viss top. Tukšums ir sievišķā pirmsākuma esence, no kura visas vēlmes izaug. Šī ir sezona par iekšējo skaidrību. Kas vēlas dzimt nākamajā ciklā caur to klusumu? Un ja tu esi veselīgā ziemā, tu atļauj sev atpūsties. Tev nav vainas sajūta, ka tu atpūties un neko nedari. Šis ir laiks, kā tu bāro savu nervu sistēmu, un tas ir mierīgi un droši. Tu vari atļauties vienkārši būt, tu nebaidies no pauzēm. Tu uzticies, ka nekas ir daļa no procesa, ka ir vajadzīga šī pauze, lai dzimtu kaut kas jauns, dziļš no tevis iekšā. Iestrēgšana ziemā, tad nedaudz ar kļūdiņu, ir šī te neļaušana sev būt tajā nekā nedarīšanā. Tu beidz no klusuma ar aizņemtību. Tev ir bailes no tukšuma un nezināmā. Man vajag zināt visus soļus uz priekšu, lai es varētu rīkoties. Ja? Tas ir tas, ka tu esi iestrēgusi ziemā, un tu nemāki izmantot šīs ziemas kvalitātes dziļo būtību. Šis ir mēģinājums sev piespiest funkcionēt. Tev nekas nesanāk, tu tāds zombijs sēdi pie datora, bet tev ir jāstrādā, tu nevari nedarīt, un tad tu nomuļ vairākas dienas pie datora, kad patiesībā tavs laiks šobrīd ir vērsts uz iekšu enerģiju. Pavasaris, šis ir laiks, kad sāk tā yin enerģija, sievišķā enerģija, pāriet nedaudz yang enerģijā. Un šis ir laiks, kad ir enerģija, ir jaunums un atmoda. Enerģija sāk celties pēc ziemas klusuma, sākas kustību uz āru un vēl nav pilna jauda, bet ir pirmie soļi. Šis ir zinātkārs un ieinteresētības laiks. Šis ir laiks, kas ir ļoti svarīgi. Tas atbild uz jautājumu, ko es vēlos, nevis ko pasaule no manis grib, ko pasaule liek man darīt, kas ir tas, ko man ir jāvēlas, bet ko es patiesībā vēlos. Ko nozīmē veiksme man, ko nozīmē izaugsme, mans aicinājums, mans bizness, manas vēlmes. Šī ir emocionālā aktivizācija. Jūtas kļūst spilgtākas, mainīgākas. Šis ir laiks, kad ir spēle, vieglums, radošums, flirts. Atceries, ja pavasaris ir šis te laiks līdz 25 gadiem, kad ir jaunība, kad viss ir vienkārši, jā, man sanāks, viss būs forši, ir spontanitāte, ir prieks, ir dzīves garša. Ir virzība bez skaidra gala rezultāta. Process ir svarīgāks par formu, un šeit ir atļauj sev mainīties. Es vēl nezinu, uz kurieni es eju, bet es virzos. Veselīgs pavasaris ir tad, kad tu ļauj sev sekot impulsam, negaidot perfektus soļus, stratēģiju, virzienu. Tu seko impulsam, kas tev nāk.
Tu ļauj sev būt iesācējai. Reizēm ir, nu, kāpēc daudz biznesa nesākas, nu, ka man ir kauns būt tajā sākumā, es neko nemāku, es esmu maziņa, un visu laiku ir šī te vēlme salīdzināt sevi ar citiem citā stadijā. Šeit ir kustība bez pārtekšanas, ka ir viegla kustība. Iestrēgšana pavasarī izskatās, ka ir patiesībā bailes nobriest vai pabeigt. Ja? Kad ir sievietes ļoti vēlas saglabāt savu jaunību, nepieņemt lēmumus, neuzdrošināties būt tā kā atbildīgai par savu dzīvi. Tu gribi būt šis te bērns, jauneklīgā enerģija, tu neesi gatava uzņemties atbildību. Šeit ir mūžīgā ideja ģenerēšana bez realizācijas. Visādas idejas nāk, bet īsti nekāda virzība nav. Šeit ir bieži vien drāma, hauss, Pīter Pens stāvoklis, mūžīgā jaunība, jā, mūžīgā bērnība, bailes no atbildības un rezultāta. Ja kaut kas no tā ir, tas nozīmē, ka tu esi iestrēgus pavasarī, apzināties, ok, es esmu iestrēgus pavasarī, ir laiks virzīties, aktivizēt vasaras sezonu. Tā, kas ir vasaras sezonas padzeršos? Mm. Tātad vasaras sezona ir pilnbriets, realizācija, mirdzēšana. Šī ir kulminācija, ja vasara iedomājies, kulminācija, viss zied, plaukst, ceļ, viss vienkārši dzīve kūsā un tā tālāk. Tas ir tas, ko tu iesāki pavasarī, tas nāk pasaulē. Šeit darbība ir no brieduma, nevis piespiešanās. Tu dari, tāpēc, ka tu zini, ka tev ir tas impulss šo te rest pasaulē. Tu to saprati savā pavasarī, savā vēlmi sezonā izprotot, es gribu šito, un tu dari no tās vietas, nevis tāpēc, ka tev ir jādara. Redzamība, tu ļauj sev būt redzamai, tu ļauj sev ienākt telpā un nevis tā kā samazināt savu enerģiju, bet es esmu centrā, es gribu būt redzama. Šeit ir meistarība darīt to, ko tu proti ar pārliecību. Pat ja tu tā ir sākuma stadija kaut kādam projektam, tu dari ar pārliecību. Es nezinu, kā es daru, es virzos, es mācos pa ceļam, bet es daru. Te ir intensitāte un bauda pilna dzīves garša. Nu, ja tavs vecuma posms no 26 līdz 45, tu spēj iztēloties, tas ir viss, kad ļoti aktivizējas dzīvē. Pilnīgi viss notiekās, mācības, biznesu attīstības, karjeras izaugsme, bērni, ģimene, ceļošana, viss ir visaktīvākajā fāzē. Šeit ir savienošanās ar ķermeni, enerģiskums, dzīvīgums, jutekliskums. Tu ļauj sev būt tajā pulsācijas enerģijā. Tu spēj uzņemties atbildību un spēj noturēt to, kas ir radīts. Un šeit ir tā dzīves pilnība. Es dzīvoju savu dzīvi, tev ir tā sajūta, es dzīvoju. Man nav tā sajūta, ka kaut kā muļāja dzīve uz priekšu. Tas ir skaidrība, jā, es eju. Pat ja viss nav skaidrs, es eju virzienā uz to, ko es vēlos. Kā izskatās veselīga vasara, tas ir šī te atļaus jau spīdēt bez vainas sajūtas. Būt tas, kas tu esi, bez vainas sajūta. Tu ļauj sev pabeigt un svinēt, tu sevi svini, jā. Dzīvot pilnā klātbūtnē, nevis skrējienā. Kā izskatās iestrēgus vasara? Šeit ir visi tie, kas ir izdegšanā, perfekcionismā, pārslodze, viltus rosībā. Šeit ir bailes no redzamības un pabeigšanas. Kā tas ir, ka es pabeigšu, kas ir nākamais, kaut ko es atradusi un pieķērusies tam, tā kā salmiņam, lai gan sen jau viss ir beidzies, vairs nav interesanti, bet tu dari joprojām to lietu, kas tā kā kaut kad strādāja. Šeit ir šis te perfekcionisms, ka, nu, visu jādara caur to, ka viss ir noslīpēts. Un vissāpīgākais te ir darīšana bez patiesas jēgas, ka tu vienkārši dari, tāpēc, ka ir jādara kaut kas, tāpēc, ka tas ir tas, ko preizo pasaulē, tā ir pareizi, bet tu nejūti tam jēgu apakšā. Un tad ir rudens. Kā man patīk rudens. Šeit tā jēga enerģija, tas pilnbrieds
atkal sāk vērsties uz iekšu, ja? Šis ir integrācijas un atlaišanas sezona. Šis ir ražas novākšanas laiks, ja? Ja tu esi tā kā darījusi aktīvi tai vasarā, ļaus tai vasarai būt tam, kas viņai ir, tu sāc redzēt, kas ir izaudzis, kas ir izdevies, kādi ir augļi plūcami. Tas ir baudīšanas laiks, tu sev ļauj baudīt rezultātus, nevis visu laiku skriet, jā, visu laiku šito projektu noslēdz, vai tālāk. Tu ļauj sev pabūt, svinēt sev par to, kas ir paveikts, cildināt sevi. Šis ir palēnināšanās laiks pēc vasaras pilnības un laiks atlaišanai, kas vairs nav vajadzīgs. Saprast, ok, ko es esmu iemācījušies šajā laikā, ko es ņemu līdzi un ko es atlaižu. Honest talk with yourself, jā. Šeit ir pateicība par to, kas ir bijis, ka tu riktīgi jūti to, wow, cik raibs bija tas vasaras periods, un tu esi pateicīgi par visu piedzīvoto. Šis ir izteikts dziedināšanas laiks, kas ir šis te gan emocionāli, gan ķermenis, gan mentāli. Šis ir tas laiks, ka tev ir tā vēlme sevi dziedināt, shadow work, ja? Tas viss ir tas, ka tu esi tajā rudens sezonā, ka tu gribi atlaist to, kas tev traucē sev mirdzēt vēl vairāk vasaras sezonās. Šeit ir gudrība, viedums, tu darbojies no pieredzes, nevis teorijas. Šis ir ļoti izteikts robežu skaidrību laiks, kam tu saki jā, kam nē. Un tu jūties labi ar savām robežām. Tu nebaidies par viņām. Tev nav tas, ka tev ir, man tagad tā robeža jāpasaka, va šitā es tagad gribu. Tas vairāk ir tas, ka tu jau esi tā robeža. No tevis nāk tas starojums, ka ar tevi tā nevar. Tu ar tevi tā nerunās, jā. Un šis ir sagatavošanās ziemai, kad ir atkal laiks palēnināties un iet uz iekšu, kad ir laiks ļaut sev savienoties ar to, kām tu esi gatava nākamajā ciklā. Kā izskatās veselīgs rudens? Šis ir atzīt to, kas tev ir paveikts savu ceļu. Ļaut sev saņemt augļus un atzinību, rezultātus, stabilitāti. Šis ir laiks, kad tu noslēdz ciklus apzināti. Tev ir viegli atlaist kaut ko, kas ir bijis efektīvs, foršs, zinot, ka ir laiks kaut kam citam. Varbūt tu nezini pat, kas tas ir, bet šitais ir nokalpojis. Tu atlaidi viņu. Iestrēgšana rudenī ir negribēšana atlaist. Pieķerās pie kaut kā, pie attiecībām, kas sen ir beigušās, pie darba, kas sen sev ir izsmēlis. Tas ir neļaušana sev svinēt, neļaušana sev baudīt tos augļus. Tā ir dzīvošana pagātnē. Tad jau bija tie laiki, tad bija tā bombēja enerģija, visu, un tu tā kā kaut ko ikdienā kustini uz priekšu, bet domās tu esi, jā, bet tad jau bija tik forši, jā. Un šis ir bailes no tukšuma, kas nāks pēc tam, no tā nezināmā, no ziemas, kas ir nākamais periods, jo tu tā kā dzīvo uz tiem veciem lauriem, bet baidies būt atkal tajā sākuma fāzē. Nu kā tad es tāda krūta tagad iešu kaut kādā jaunā biznesā, nezināmajā un būšu kaut kāda iesācējā. Iestrēgšana rudenī. Un ja mēs apkopojam šo te ciklisko, ja, šos te visus ciklus, mēs redzam, ka sievišķā produktivitāte apvieno šīs te trīs lietas. Kādā enerģijas sezonā esi tu, kāda produktivitātes fāze tev ir jāizslēdz, kas ir tas, ko tu dari šajā sezonā, un saprast, kādā enerģijas sezonā ir tavs projekts, mērķis vai jebkas, kas tev ir svarīgs dzīvē. Visas šīs trīs lietas apvienojot, wow! Un tas, ko tu nevari ielikt formulā, tas, kas ir šajā formulā, ko tu tā kā, ok, es varu tās sezonas aptvert, sākt iemācīties, izzināt viņas, šito visu tu vari aptvert, bet tas, ko tu nevari ielikt formulā, ir prasmē būt klātesošai un vērot sevi, savu enerģiju un to, kas notiek dzīvē un projektos reālajā laikā. Tā klātbūtne, pamanīt impulsus, rīkoties, brīžus apstāties, sinhronitātes kaut kāds parādās, kas ir nākamais solis, ko darīt.
tā ir tā klātbūtne, ko tu īsti nevari tā kā um, zināt, tev ir jākļūst tam. Tā ir prasme, kas tev sev ir jāattīst, un tas ir izdarāms dzīvojot šajā cikliskajā plānošanā. Un tālāk es gribu padalīties ar tevi, kā šo te izpratni par to, ka viss pasaulē ir ciklisks, ka ir sezonas, enerģiskās sezonas, kā šo te izpratni padarīt par dzīvu sistēmu tavā dzīvē, kā to iekļaut ikdienā, šo te prasmi vērot sevi, savu enerģiju un to, kas notiek dzīvē un projektos reālajā laikā. Ja? Mm. Un šeit es vēlos tev pastāstīt, ka es esmu radījusi šo te plānošanas sistēmu, kur viss jau ir iekļauts. Tā ir flow par dzīvošanu sievišķajā enerģijā pasaulē, kas ir balstīta vīrišķajā produktivitātē. Tas viss ir iekļauts šajā flow sistēmā. Tūlīt pastāstīšu par to vairāk. Tad šis te flow plānotājs ir vieta, kur šī te izpratne pārvēršas ikdienas praksē. Ja līdz šim mēs runājam par cikliskumu, enerģiju visumā, par to, kā tas viss ir tā kā gan tevī, gan tavos projektos. Flow plānotājs nav tas, kas ir vēl viens rīks, kā tagad tev darīt vairāk. Tas ir struktūra, kas tev palīdz šo redzējumu dzīvot katru dienu bez šīs piespiešanās, bet ar skaidru virzību. Kā šo te cikliskumu, tā kā downloadot, ok, es saprotu, jā, man šitais rezonē, jā. Kā to downloadot un padarīt par tavu ikdienu, nevis tā kā teoriju, jā, nu paklausies, jā, nu forši sezonu un tā. Tagad kā to iekļaut tavā ikdienā? Tātad šis te plānotājs apvieno šīs četras būtiskās lietas, kā dzīvot produktīvajā pasaulē, sievišķajā enerģijā. Tavu enerģijas sezonu, projekta enerģijas sezonu, produktivitātes fāze un dzīves plūsmas lasījumu. Un tagad iziesim cauri katram ļoti praktiskā veidā. Tātad paņemsim piemēru. Es vēlos saprast savu dvēseles aicinājumu. Nu, tev ir tagad jaunā gada vēlme, es vēlos saprast savu dvēseles aicinājumu. Mans darbs man ir izbesījis, es jau sen esmu izdegusi, es eju uz darbu aptuveni, nu, lai pelnītu naudu. Es gribu saprast, ko es patiesībā esmu šeit atnākusi darīt, lai es justos jēgpilni, lai naudas pelnīšana nebūtu vienīgais iemesls, kāpēc es kaut ko daru. Un tad, kad tev ir šī te vēlēšanās, tas kļūst nevis par mērķi ar termiņu, bet tas ir jautājums, ar kuru tu ej cauri ikdienai. Viņš tev ir fonā, šis te plānotājs strādā fonā, ka tu apzināti sāc pievērst uzmanību, kā tad, kad tu izvirsi šo te vēlmi realizēt šo savā dzīvē, kā kas notiekās mainās tavā dzīvē, tad, kad viņš kļūst par tavu mērķi. Paskatīsimies uz tavu enerģijas sezonu. Tātad tava enerģijas sezona ir par to, kā tu šobrīd jūties savā ķermenī un nervu sistēmā. Mazais hints, te ir darbs ar savu iekšējo ciklu, ar savu mēnešēju ciklu. Tāpēc plānotājā ir katram mēnesim tas, kā tu treko, skaties līdzi patērnus, kas, kad aktivizējas. Tu redzēsi vairākus mēnešus pēc kārtas to darot, kā tas, kurā cikla fāzē tu esi, ko tu gribi darīt, ko tu negribi, kad ir enerģija uz iekšu, kad ir vēlme rīkoties, mirdzēt un tā tālāk. Tu sāksi skatīties, šis ir tavs sezonālais, unikālais imprints. Ja? Ja mēs runājam par sezonām, pavasaris, vasara, rudens, ziema, kā kaut kas, kam iet visa cilvēka cauri, kas ir tā kā arhetipālas, ja? Šeit tu piešķir to, kā priekš tevis unikāli tas izpauž. Tas var atšķirties, ja? Un tad, kad tu sāc sekot līdzi, ok, notiek šis un šis dzīvē, un mans cikls šobrīd ir tur, un es piedzīvoju to un to, tu sāks pamazām pamanīt, kādā enerģijas sezonā tu esi katru mēnesi, ja?
Ziema tā tad būs, ziema ir menstruācija laiks, kad ir klusums, nogurums un ir tāda minimāla tolerance pret lietām. Šis ir laiks, enerģija, kad tu ļauj sev būt ar jautājumu. Tev ir šis te jautājums, es vēlos izzināt savu, saprast savu dvēseles aicinājumu, tu ļauj sev būt ar šo jautājumu. Tu gribi būt viena, prāts negrib domāt, ķermenis grib vairāk atpūtu un mieru. Tev neko īsti negribas darīt. Atbilžu meklēšana liek tev patiesībā justies izsmeltai. Un sajūt, ka neko nesaproti, kaut kas nestrādā. Tāpēc, ja tu esi šajā sezonā, tu ļauj vienkārši tā kā tam jautājumam būt tā kā vienkārši tevī. Tu ļauj, tā kā tu dod sev to uzdevumu iekšējo. Šis jautājums ir ar mani. Es nespiežu no sevis atbildi šobrīd ārā. Tad, kad tu saproti, ka tu esi pavasarī folikulārajā fāzē, tad jau ir tas laiks, kad ir impulsiņš, vieglums, radošums, izziņa, zinātnē. Tev sāk nākt idejas visādas spontāni. Tad, kad tas jautājums tev ir galvā, ko tu vēlēsies darīt, tev sāks nākt idejas, ja? Tu pievērsies uzmanību, tu pamanīsi, kas tev interesē, kaut kādas iekšējās kopbildes par virzību parādās. Tu sāc tā kā būt ieinteresēta par šo jautājumu vairāk. Vasara, kas ir ovulācijas laiks, šis ir skaidrības, pārliecības un enerģijas uz āru laiks. Ja? Tas ir, kad tu sāc runāt par to, tev ir pavasarī radušās idejas par savu dvēseles aicinājumu. Te tu sāc runāt, tu sāc to testēt, tu drosmīgi saki, klausies, es šito gribu izzināt par sevi, es gribu strādāt ar cilvēkiem par šādām un šādām tēmām. Varbūt tu kādu pazīsti, ar kur tu mani var savest kopā. Šeit ir tā sajūta, ka tev liekas, ka tu vienā dienā izdari tik daudz vairāk, kā teiksim, ovulācija, menstruācija laikā, kad liekas, ka vienkārši nekas nenotiek. Un tad ir rudens fāze, ja, luteālā fāze, kad ir sakārtošanās, jutība, robežas, skaidrība, kas nestrādā. Tu kaut ko patestēji, izzināji vasaras periodā, darīji. Tagad tev ir vienkārši mazāk tolerants pret bullshitu, un tev ir vēlmes sakārtot, pabeigt, atbrīvoties. Tu kaut ko pamēģināji, saprat, ah, šis strādā, šis nestrādā. Šeit es jūtu tā kā enerģijas tā kā virzību, jā, šis man patīk, per šeit nē. Šis ir laiks, kad tu jūti izteiktāku aizskaitinājumu, ja pārkārt tavas robežas, tu esi jūtīgāk pret detaļām, un tev organiski ir tā vēlme meklēt, kas nestrādā, kā es iepriekš teicu, kad ir tas iekšējais jautājums, kurā mēs reizēm iestraikstam. Šis man nestrādā, šis man nesanāk, šis patiesībā ir ka tev cauri spiežas tas cikls, rudens, dod viņam pilnpilnību. Ok, kas nestrādā? Ok, skatāmies, kas nestrādā, kāpēc, ko es atlaižu. Ja? Nevis tā kā visu laiku tā kā visam cikliem cauri šis nestrādā, šis nestrādā. Ja? Tātad tavs cikls ir tavs unikālais imprints par to, kā enerģijas sezonas strādā tieši priekš tevis. Ja? Nākamais ir projekta enerģijas sezona. Un projekta enerģijas sezona arī ir tā kā viņas var būt dažādos stadijās. Piemēram, mans dvēseles aicinājums tev šobrīd ir ziema, snaudoša, reģenerējoša sezona, kad nav ne formas, ne atbildes. Projekts ir sēkla, vēl nekas nav redzams. Ir daudz nezināmi, ir daudz kas neskaidrs. Tu ļauj tam būt, un nevis tu velc šo te sezonu ziemu, kad tu neko nezini visu laiku cauri, bet tu ļauj tam būt, ok, šobrīd ir tāds laiks, ka es neko nezinu. Ok. Un tu sāc pamazām izzināt, pavasaris. Tad, kad tu esi enerģijas sezonā, tad tu pavasarī, tu redzi, ka projektiem ir šī te, kad sākas jaunas lietas, tu dari kaut kādi jauni pavadieni, intereses, tēmas, cilvēki ienāk, kaut kas sāk plaukt, aktivizēties, virzīties. Tas nozīmē, ka tavs projekts ir šajā stadijā. Tu sāc redzēt virzienu, visādas stratēģijas sāk veidoties, tev parādās un aug iedvesma šajā laikā. Ja tu identificē, ka tavs projekts ir kaut kas ar šo saistīts,
tas ir pavasara laikā, tas projekts, ja. Vasarā tev projekts vienkārši bombīt, tas ir saucas slaucamā govs. Viss notiek, tu testē, runā, dari, peļņa nāk, viss kūstās šajā laikā. Šis ir izaugsmes, paplašinājuma un redzamības laiks projektiem. Un tad, kad es saku projektus, joprojām atgādinu, te ir runa gan par tavām vēlmēm. Projekts var būt tavs attiecības biznesa, tas, ko tu dari šobrīd, darbs tev bombē riktīgi patīkās, jā. Un rudens, ja tu esi identificējis projektu, ka viņš ir rudens laikā, tad tas ir augļu laiks. Tad, kad tu nu, gūsti rezultātus no tā, ko tu riktīgi jau esi sadarījusi, un noslīpēšanas laiks, kad tu analīzes laiks, kad tu pamanīji un izvērtē, kas darbojas, kas nē, kas ir jāatlaiž, jā. Tālāk tu šim visam pieliec klāt produktivitātes fāzi, ko tu dari un ko tu nedari. Ja tu esi enerģētiski ziemas sezonā, tad šis ir iekšējās produktivitātes laiks, ieklausīšanās caur klusumu. Tu šeit raksti, jūti, apzinies, klausies, meditē, neko nespied, aktīvi vēro, paņem sev žurnālu un uzrakst, kāds ir mans dvēseles aicinājums, sāc par to žurnalingot, tā kā izzini to tēmu caur nevis tādu aktīvu meklēšanu, bet uz iekšu vērstu, kas tev rezonē, kas nē, tu esi ļoti vērojošs šajā laikā. Ja tu esi pavasara sezonā, tad tu esi radošajā produktivitātē, izpētē, idejas, tu pieraksti, izzini sevi, raksti struktūras, mācies, izzini, ko tu vēl nezini par šo visu. Vasarā ir redzamības produktivitāte, tad tu dari, komunicē, izpauties, nododies pasaulē, darbojies, rīkojies, ja? Rudens ir integrēšanas produktivitāte, kad tu atlaidi to, kas nestrādā, pabeidz, sakārto un sagatavojies nākamajam ciklam. Plānotājā par katru sezonu tev būs ļoti izteikta informācija, ko darīt biznesā, ko nedarīt. Kādi procesi ir šeit piemērotāki biznesā, kad kārtot grāmatvedību, kad plānot sociālos mēdījus un tā tālāk, kad ir visatbilstošākie laiki. Tev būs plānotāja informācija, ko vislabāk ķermenim darīt, kādus sporta veidus, kas uzturā lietojams, emocionāli, kas ir kādas prakses vislabāk darāmas, garīgi, ja, kas vispiemērotākais katrai enerģijas sezonai, būs ļoti konkrēti apraksti, kam sekot līdzi. Un tas būs tāds, viens ir tas, kas universāli, kā es teicu, arhetipāli šis tā darbojas visam, ja, un tad tu izzināsi caur savu ciklu, kā priekš tevīm unikāli tas ir, ja, kurā enerģijas fāze, sezonā, kas tev ir visizteiktākais. Tas ir, nu, aizraujoši sevis izziņas process. Tātad pirmie 3 soļi. Un šeit tu vari printskrīnot, tas ir tāds kopsavilkums šiem te pirmajiem 3 soļiem ziemā, tava enerģijas sezona, projekta enerģijas sezona, kā to savienot ar produktivitātes fāzi, ja. Kā jauns know-how, kā dzīvot un plānot, viņš no sākuma ir jāizjūt, viņš pamazām ieiesies, ja. No sākuma viss jaunais ir tā kā, nu, tā kā, šīs liekas daudz, patiesībā viņš ir ļoti, ļoti organiski ieietas tavā būtībā, tad, kad tu sāc cikliski dzīvot. Un tad ir 4. solis. 4. solis ir vienkārši šī plānotāja sirds. Un šis ir tas, ka tu izzini ciklus. Viņš ir bāze tam, ka tu sāc mācēt, lasīt dzīves plūsmu. Tas viss, ko tu dari pirmajos 3 soļos, patiesībā ir tas, kas tev ļauj būt ļoti klātesošai ar dzīvi. Tātad pirmie 3 soļi māca tev lasīt enerģiju kā kontekstu dabā caur sezonām un mēnesi cikliem. Ja? Kāds ir mēnesis cikls, kāda ir sezona, tas tev iedod to hintu, kādas enerģijas šobrīd dominē, pēc kādām enerģijām visi apkārt dzīvo.
Un sevi caur ķermeni, nervu sistēmu, personīgo ciklu, kad to adaptē to savējo ārējo ritmu ar iekšējo, tu veido, apvienot šīs te abas lietas, tu veido savu unikālo enerģijas raksturu. Un tas ir tāds process, ja, ko tu pamazām iepazīsti. Un tātad šeit, kad tu to dari, tas vairs nav teorija, tas ir atklājas caur regulāru vērošanu. Ja? Un jo vairāk tu pamanīsi sakarības starp to, kas notiek ārpusē, un to, kā tu jūties iekšēji, jo vairāk tu trenēsi prasmi lasīt dzīvi kā procesu, nevis kontrolējumu plānu. Un no šejienes sākas tā tava sievišķā prasme lasīt dzīves plūsmu. Spēja pamanīt, kā dzīve tevi pati ved uz nākamo soli tavā jautājumā. Tas viss vienkārši ir acu priekšā mums, mums tikai jāsāk trenēt uzmanību uz to. Flow plānotājā. Tātad šis te cikliskums tiek atbalstīts, kā es teicu, caur to, ka tev būs ļoti skaidra informācija sastrukturizēta par katru cikla enerģiju, ko darīt, ko nedarīt. Flow plānotājā mēs sākam mēnesi ar jaunmēnesi, jo jaunmēnesis ir enerģija, kad vislabāk ir sākt jaunas lietas, nevis to, ko kalendārā saka 1. janvārs, tad ir jauns mēnesis, bet šeit mēs tā kā caur to plānotāju viņš tev liek skatīties uz to, kas reāli notiek. Aha, jaunmēnesis, strēlnieka cikls sākas tur 9. decembrī. Ja? Tas nozīmē, ka 9. decembris ir tev jauna cikla sākums. Tad, kad tu sēji sēklu, ko tu gribi šajā ciklā izdarīt, nevis kā tas ir tradicionāli lineāros plānotājos. Un šeit, šajā plānotājā, kas vēl palīdz tev to ciklu iepazīt un pievērst viņam uzmanību, ir caur to, ka ir nevis nedēļas kā nogriežņi un atskaites punkti virzībā uz priekšu, bet mēnesis fāzes, jo tas ļoti dīvaini no sākuma jūtas, ka tev, piemēram, mēnesis fāze, kur ir 17. 17. decembrī sākas augošs mēnesis. Ja? Tas nozīmē, ka enerģija visumā mainās. Tev ir vērts pievērst uzmanību, kā enerģija mainās tevī, un tu sāc savu nākamo mēnesi fāzi ar to, ka tu pievērsi uzmanību. Ok, sākas augošs mēnesis, tas nozīmē pavasara enerģija, kā tas izpaužas caur mani, kādai produktivitātes fāzē ir laiks man. Tu savieno tās lietas, un tas plānotājs, viņš tā kā liek tev pamanīt, notiek izmaiņas visumā, pievērs uzmanību, kas notiek tevī. Caur to, ka ir šie te specifiskie plānošanas veidi caur mēnesi fāzēm. Atgriežoties pie šiem piemēra, es vēlos saprast savu dvēseles aicinājumu. 4. solim, kā jau es teicu, šis nav uzdevums, ko izdomāt ar prātu. Tas kļūst par tādu iekšējo kompasu, caur kuru tu sāc lasīt savu ikdienu. Ja šis jautājums tev ir svarīgs, tu sāks pievērst uzmanību savā ikdienā, kā virzīt šo jautājumu uz priekšu. Tūlīt izstāstīšu ļoti konkrēti, kā to darīt. Tātad plānotājs sirds, kā es teicu, sākas ar jaunu mēnesi. Viņš ir nevis no 1. janvāra līdz 31. janvārim, bet no jaunmēnesis fāzes, kad mēnesis ir jaunajam mēnesim, līdz jaunajam mēnesim. Enerģētiski tie ir 12 vai 13 mazie jauniekādi tev gada laikā, kad enerģija ir visatbilstošākā jaunas sēklas stādīšanai. Mēs ņemam to, kas enerģētiski ir vispareizākais, un darām to atbilstoši savā ikdienā. Šeit, plānotājā, tu fokusējies uz saviem lielajiem mērķiem. Šeit
Tu izvēlies kaut ko vienu, ar ko sākt. Tātad, ja mēs kā piemēru ņemam, es vēlos saprast savu dvēseles aicinājumu, tu liec kā cikla virsuzdevumu, virsplānu, tas ir, es vēlos saprast savu dvēseles aicinājumu. Un to, ko es gribu šeit nedaudz kvantu fiziku iepīt, jo tas ir ļoti būtiski šī plānotāja pamatā, ir šī te zinātība, kā kvantu fizikas pasaulē vēlmju realizēšana notiek tā. Respektīvi, visumā, ko tu redzi, viņš sastāv no divām daļiņām - antidaļiņa un daļiņa - matērija un antimatērija. Ja? Matērija ir kaut kas, nu, ko tu redzi, vari sataustīt, sajust, sasmažot un tā tālāk. Antimatērija ir vēlme. Tas nozīmē, ja tu izsaki vēlmi, viņa, viņai piesaistās momentāli matērijas daļiņa, un viņa momentāli ir kaut kur viņa ir realizējusies, kā jau tava vēlme gatava. Ja? Tikai mēs nemākam to redzēt. Šis plānotājs iemāca to dzīves plūsmu lasīt tā, ka tu sāc virzīties uz to, kur tā vēlme jau ir realizējusies. Tava vēlme ir piepildījusies, tev ir jāsāk trenēt savu uzmanību uz to, ka tu to pamani. Un tad tas sākas ar to, ka tev ir fokus, ka tev šis ir svarīgi. Tu gribi saprast savu dvēseles aicinājumu, vai kas ir tavs projekts, ja tu viņu izliec ciklā, sadaļā kā galveno. Tālāk, plānotājs dienas līmenī. Ko tu dari katru dienu? Pirmkārt, tu katru dienu sāc ar vadmotīvu. Ja? Tu katru dienu atceries, es gribu apzināties savu dvēseles aicinājumu, es gribu saprast. Tu iedod tādā veidā savām smadzenēm virzienu, ko viņām meklēt, uz ko pievērst uzmanību dienā, kādiem signāliem pievērst uzmanību. Un pieņemt, ka dzīve tev sāks atbildēt, jo tas ir tas, uz ko tu vērsi savu uzmanību. Tu pagaidām nezini, kur tā tava vēlme ir piepildījusies, ka tu zini un dzīvo savu dvēseles aicinājumu, jo tava uzmanība nav iemācījusies to ieraudzīt. Šādā veidā tu trenē to savu uzmanību. Tad pa dienas vidu, un tas atkal viss notiek fonā, nekas tavā dzīvē tā kā nemainās. Tas notiek fonā, kad tu esi klātesoši ar to dzīvi, kas notiekās, ja? Dzīvē fonā tu sāc skatīties, ja šis ir tavs virsjautājums, kas tev aizrauj, kā tu jūties dzīvē, kur tu saņem atzinību, pateicības, tu sāc vērot, kur kaut kas atkārtojas, kas tev ir būtiski, liek tev pamanīt, hei, reku pievērš uzmanību, jā, un vakarā refleksijas. Refleksija ir sievišķais veids, atskatoties, kas notiek, mēs trenējam šo te prasmi pamanīt, kur notiek izmaiņas. Mēs trenējam ieraudzīt, kur tā mūsu vēlme jau ir piepildījusies. Un tas ir tas, ka tu neizdomā atbildes ar prātu, tu sāc skatīties, kur dzīve tevi ved. Kur šodien bija enerģija, impulss, kur atnāca kādi pavadījumi, kāds cilvēks parādījās, kaut kādi piedāvājumi, projekti, kaut kas tev lika pievērst uzmanību. Tu ar savu uzmanību vēro, kā dzīve ar tevi runā, tavā unikālajā sarunvalodā. Un šis arī ir tavs projekts, ko tu izzini, kā dzīve ar tevīm runā, kā tas ir. Vai tu redzi simbolus, vai tu kaut kur kaut ko izlasi, vai rādio dzirdi, vai tur draugi tev kaut ko pasaka, kas tev ir hints, aha, pievērš šitam uzmanību. Katru dienu tu sāc ar savu vadmotīvu, un cauri dienai tu viņu tā kā kaut kur fonā jūti, un vakarā pāreflektē par to. Kas var notikt, un kas ir ļoti būtiski? Par to pašu pamanīšanu, kas ir dzīvē. Piemēram, es ar šo te jautājumu, dvēseles aicinājums, un tev jāsāk veidoties skaidriem, šis man ir tas, ko es gribu pamanīt, darīt. Un tad iezogas kaut kāda šitā ēna. Oi, bet nu kā es ar to pelnīšu naudu? Kā tur vispār var kaut ko nopelnīt? Aha, tā tad tu to uztver nevis kā šķērsli ceļā uz savu aicinājumu, bet kā nākamo soli ceļā uz aicinājumu izziņu. Ja tev parādās šis te limitējošā domāšana, tev dzīve parāda, klau, tiec ar šito galā. Tu netiksi uz savu dvēseles aicinājumu, ja tu netiksi ar šito galā.
Tu saproti, ka tev dzīve ir pametusi priekšā nākamo soli ceļā uz savu vēlmes piepildīšanu. Aha, šī ir tava mistērija. Mistērija, ko tu iekļauj iekšā, piemēram, nedēļas izziņā. Tūlīt es tev parādīšu. Tātad nedēļas mēneša fāzes fokusā ir fāzes mistērija. Un šeit šī ir vieta, kur tu pieraksti tos jautājumus, kas tev ir neskaidri, kas tev rodas. Kaut kur tu ej, pastaigājies pēkšņi. Nu jā, bet kā es ar to pelnīšu? Jā, un tu tā, aha, man ir jautājums, uz ko man nav atbildi. Un kaut kādā mirklī šis te jautājums var kļūt par nākamo soli, ko tu raksti dienā no sākuma. Kā es pelnīšu ar savu dvēseles aicinājumu? Es gribu to saprast, es gribu to izzināt. Tu nevis pieņem ar prātu, kā tas tagad notiksies, bet tu sāc skatīties, un atkal tu skaties, kur dzīve tev jau saka priekšā par to, kā ar to pelnīt naudu. Tu redzēsi, ka dzīve tev parādīs tos veidus, nāks cilvēki, nāks projekti, nāks virzieni, kaut kādi, ko tu nebūtu tu kā pamanījis ar prātu, vispār nebūtu izdomājis. Bet jā, tu skatīsies, ko tev dzīve saka, tu to pamanīsi. Kas vēl ir ļoti vērtīgi? Tātad atkal refleksijas daļa pēc mēnesi fāzes. Beidzas viena enerģijas fāze, tu atskaties iekšējais spogulis. Tu atzūmojies, ok, ko es šajā mēnesi fāzē tā kā uzzināju, iepazinu par sevi. Tu tā kā apskaties uz to kopsoli, kas ir veikts saistībā ar tavu vēlmi. Kosmiskajās sēklās, kā es tev teicu, te ir vieta tiem izziņas jautājumiem. Tu redzēsi, ka viņi sāks, ka tas viss kļūs par tādu vienkārši soļiem uz priekšu, kur tu ej un pamazām tev atvers nākamais un nākamais solis, kas tev ir jāizzina, lai tu tiktu uz to savu gala mērķi. Te tu pieraksti tos jautājumus, kam vēl tev nav atbildes, kurus tu pēc tam vari tālāk izzināt. Un ļoti būtisks moments, kas ir šajā sadaļā, ir enerģijas monētas. Enerģija mums ir viss. Ja tev nav enerģija, tev nav iedvesma virzīties. Ja tev nav enerģija, tev nenāk pat atbildes, kas ir tas, ko tu gribi. Tev ir jākļūst ļoti tev ļoti jāsagrib vairot savu enerģiju vienkārši. Un, lai to vairot, tev jāsāk kļūt apzinātāji, kur es tērēju enerģiju. Ko darot, es jūtu, ka man vienkārši vairs nav enerģija. Ar kādiem cilvēkiem tiekoties, runājot, man kļūst enerģija mazāk. Un ko darot, man vairojas. Un tev pamazām sāks veidoties skaidrība. Aha, ja es šo daru, man vairojas enerģija, es darīšu vairāk šīs lietas. Ja es šo daru, man zūd enerģija. Tā ir baigi svarīgā lieta. Pirmkārt, bieži vien ir šī ideja, ka šis man nedara, ja? Bet ja viņš ir tavā dzīvē, tā ir dzīves plūsma, tad sākt skatīties, kāpēc tas ir manā dzīvē. Man tā bieži vien ir, teiksim, ka man kaut kas notiek ar auklu vai nezinu kas, ka man vajag ar bērnu būt tad, kad es gribu kaut ko tur darīt. Un īstenībā ar bērnu dzīvojoties, es atslēdzos no projekta un pēkšņi es ieraugu to projektu jaunā veidā. Respektīvi, ja tev kaut kas ir jādara, kas tev nepatīk, paskatīties, vai tur nav kaut kāds dāvaniņa apakšā. Vai arī, ja tas atkārtojas, skatīties, kur tu ļauj sev pārkāpt savas robežas un dzīvot pēc noteikumiem, ko tev diktē ārējā pasaule, nevis kas ir saskaņā ar tavu enerģiju. Un nebūt kategoriskai par to visu, bet vairāk tā kā es tās sezonas pamazām varu aktivizēt sevi. Nevis tagad visu lauzt revolūciju, bet ko es varu izdarīt, tos mazos soļus, un pamazām tu to ciklu tā kā padarīsi lielāku un lielāku, tā kā sniega pumpa, tev tas viss din sāks veidoties dinamiski precīzāk. Tālāk. Tālāk ir arī refleksija mēneša līmenī, tā kā beidzas mēnesis cikls, mēnesis no jaunmēnesis līdz jaunmēnesim, tu atkal atzīmojies, ko tu šī mēneša laikā esi izzinājusi par sevi, sapratusi, kādas ēnas lien ārā, kas notiekās pa ceļam, ejot uz to savu mērķi. Un šeit
tu arī izraksti visas tās kosmiskās sēkas, ko tev saka visumas dzīve. Pievērs uzmanību šim jautājumam. Paskaties, kas tur pa cilvēku tev padeva ziņu un grib kaut ko sadarboties, kas tur notiekās. Mēneša pieredzes kods ir, kur tu pieraksti ļoti fokusēti tā pa mēneša lielo iegūmu vai pērli, un tad tu gadu beigā atskatīsies, un tev būs 12 pērles tavā kreļļu virtenē. Ko tu esi sadarījis? Tad, kad tu sāc dzīvot pēc šī te plānotāja cikliskuma sistēmas, dzīve vienkārši wild, daudz kas notiek, kas viss tik dinamiski sāk griezties un kustēties, ka vienkārši reizēm ir tā kā wow! Es, te, mm, es tev varu pastāstīt, ka šis ir tas plānotais, ar kuru es dzīvoju, un tad, kad es bišķiņu no viņa atkāpjos, man liekas, ka dzīvē vairs nekas nenotiek. Tikko es sāku atkal šo principu iekopt, ka man ir savs virsmērķis, ka es atskatos un reflektēju par to, kas notiekās, pievērš tam uzmanību, pievērš dzīves signāliem uzmanību vienkārši. Es šī gada laikā, tādā veidā, 3 mēnešu laikā atveru sievišķo pirmsākumu, es atklāju savu dvēseles būtību, savu kvalitāti, ko es šeit esmu ienākusi uz pasaules realizēt. Es atklāju, kādā nišā es gribu strādāt savā coaching biznesā, kur man pirms tam bija tās tā kā pilnīgas neskaidrība, ja? Respektīvi, ļoti lielas lietas es izkustināju pateicoties šim plānošanas sistēmai. Dzīve tev pati rāda virzienu. Dzīve rāda virzienu caur sajūtām, notikumiem, impulsiem, sakritībām, iekšējiem jautājumiem un ēnām. Tas visu laiku notiek, kas mums tikai jāsāk pievērst tam uzmanību. Un ar flow tu iemācies šo kustību pamanīt, tu iemācies nolasīt, uzticēties tai, nevis mēģināt visu izplānot ar prātu, bet uzticēties tam, kas notiekās. Un rezultātā tu iegūsti šo te vērtīgo lietu, spērt pirmo soli, sākt rīkoties, nezinot ceļu līdz galam, bet uzticoties, ka ejot šo te soli, ko tev dzīve rāda, tu nonāksi pie savas vēlēšanās, un tu nonāksi pie viņas tādā veidā, kā tu ar prātu nekad neizdomā. Daudz krūtāk, daudz plašāk, daudz interesantāk. Es tev to garantēju. Ko tu iemācies? Ko tu iemācies? Kādas sievišķās prasmes tu iemācies? Vairo, atver caur šo te plānošanas sistēmu. Tās ir sievišķās enerģijas prasmes, kas ir fundamentāls, lai dzīvotu tajā vieglumā, dzīves plūsmā, kaifā, uzticībā, ļaušanās nezināmajā. Tātad pirmkārt tā ir šī te prasme lasīt dzīves plūsmu. Tu mācies pamanīt, kur dzīve tev rāda virzienu, nevis spērt soļus no prāta. Šī ir tā cikliskā produktivitāte, ko tu iemācies, ka tu redzi, ka produktivitāte ir tik daudz plašāka. Tu iemācies, ka atpūtai, pauzei, noslēgumam, ka viņam visam ir vajadzība būt, lai katra fāze būtu vēl spēcīgāka, kā viņa ir šobrīd. Tu apzināti pārvaldi enerģiju, tu pamanīji, kas tev dod enerģiju, kas to izsmeļ, kādas darbības cilvēki izvēla. Tas ir ļoti būtiski, lai tu varētu virzīties uz priekšu. Enerģija ir tavs resurs visam, lai tu piedzīvotu savu augstāko potenciālu, savas vēlmes. Refleksija ir kā virzības kompas, tu regulāri atskatoties trenē un pamani virzību, kur jau notiek, kur tu ej virzienā, kur kas notiekās, tu stiprini caur to uzticību sev un dzīvei un ļauj skaidri redzēt nākamo soli. Tev vairs nevajag visu plānu, tā kā izdomāt, kā tu iesi un vispār neredzēt to, ko tev piedāvā dzīve. Tu sāc iet, tāpēc, ka tu redzi šo te virzību, kur tev dzīve jau rāda. Un pats būtiskākais, tas ir iekšējā autoritāte. Autoritāte, ka tavi lēmumi vairs nenāk no ārējām vajadzībām, bet tu izvēlies balstoties uz savu enerģijas sezonu, projektu fāzi un iekšējo skaidrību. Jo tad, kad tu sāksi dzīvot pēc šīs sistēmas, tas, kas notiks, tu pamanīsi, ka tu nevis zaudē produktivitāti, ka tu ķipa mazāk dari vai ko, bet patiesībā tu daudz vairāk vari izdarīt. Daudz dziļāk no tā sava iekšējās būtības, nevis to, ko tev citi saka. Un viņš vienkārši ir tāds daudz vieglāk notiekās vienlaicīgi.
Kā tad atšķiras plānošana lineāri un ar flow sistēmu? Tu redzēsi, ka plānošana lineāri izskatās, ka ir sajūta, ka laiks visu laiku skrien pa priekšu. Tu dari, bet visu laiku ir tā sajūta, ka tu atpaliec. Motivācija, disciplīna un fokus pastāvīgi ir jāizspiež no sevis. Tu dari lietas, jo tā vajag, nevis tāpēc, ka tam ir enerģija. Nogurums tiek uztverts kā traucēklis, nevis signāls, un plāns bieži konfliktē ar ķermeņa un realitāti, un ārējais ritms nosaka tavu dienu. Tev tagad ir tas jādara, un tu pielāgojies, neapzinoties, ko un kā tu vari mainīt, un kā to sasinhronizēt ar to, kas notiek tavā ķermenī. Bet tad, kad tu dzīvo pēc flow plānotāja, tu zini, kādā enerģijas sezonā esi tu un tavs projekts. Tu zini. Produktivitāte vairs nav tā viena forma, kur ir tikai darīšana, darīšana, darīšana. Viņām ir dažādi formāti, kuriem tu redzi to vērtību. Tu zini, ka darīt, ko darīt un nedarīt, un ko atlikt bez vainas sajūtas. Tev nav vainas sajūta, ka tu atpūties vai ka tu kaut ko nedari. Tu zini, ka patiesībā ļoti daudz kas notiek tajā mirklī. Nogurums tev kļūst par informāciju, nevis problēmu. Tu tā kā saproti, ok, ir laiks iet uz iekšu, enerģija sāk iet uz iekšu, ko es te gribu, kā par saviem parūpēties. Rīcība tev nāk no saskaņas, nevis no piespiešanās, un plānošana kļūst par dialogu ar dzīvi, nevis cīņa ar sevi. Kaut kas ir jāizdara, bet tu vairāk esi plūsmā ar dzīvi. Ja tu jūti, ka šī pieeja tev rezonē, tad flow plānotājs ir tas, jā, nu, must have nākošais solis. Nu, tā ir tā sistēma, kas tev katru dienu palīdzēs palikt kontaktā ar savu enerģiju, ar savu unikālo enerģijas raksturu, ar saviem mērķiem, sievišķīgi un aizrautīgi. Ja? Tas ir dzīvot savu dzīvi pa dzīves plūsmu, ar vieglumu, ka tu neej pret dzīvi, ja tu iztēlojies dzīvi kā upi, ka tu neej pret upes plūsmu, tu ej pa, ka tev dzīve tevi nes uz taviem mērķiem, un tu uzticies tam, un tas ir viegli. Un tas ir par to, ka tu noturi mērķi un savu vēlmi fokusā. Nav tā, ka tu pēc 2, 3 nedēļām aizmirsti, ah, es to gribēju, un tas jau sen ir plauktiņā, un dzīve aizvilk uz sevi vecajā rutīnā, bet tu soli pa solim virzies uz to. Un es ļoti priecāšos, ja tu kļūsi par daļu no šīs cikliskās plānošanas, ka tu ļausi savai sievišķai enerģijai uzplaukt, darot, plānojot caur šo ciklisko pieeju. Tas arī viss. Klikšķina Ilona Mūna Kompflow un plānotājs ir tavs.